Tā. Nu, jā. Šabat šalom. Tā tur būs. Teikt tādas tehniskas problēmas šajā šabatā radās un, nu, vismaz daļēji jau kaut kā tiksim galā citādā. Tehnikas ir vairākas tagad un tā. Un tādēļ kungs sūt mums savu garu, sūt mums palīdzību, lai mēs spētu izprast visu to, ko tu mums šodien atkal vēlies pasacīt. Nu, tu vēlies, vai es vēlos, jo es tomēr atgriezīšos atpakaļ pēc, nu, ebreji tagad šiem mācības tiem. Mums jau ir būtu jau šmot grāmatas, kas otrā tora stunda jau, jā, bet es vēl atpakaļ vēl berešīt esmu. Jo man šī beidzamā stunda, bija, nu, tik ļoti bagāta, ka to, es saku, to jau piecos šabatos nevar izņēmt. Tur ir dzīvošana Gošenas zemē, Ēģiptē vai Micraim, Jākov, tad Jākovs svētī Josefu un Menašu un Efraimu, un tad viņš svētī visus savus brāļus, un tad viņi apglabā. Nu, viss tas ir tik sakoncentrēts vienā nodaļā, bet es līdz šodien skatīšos līdz arī uz lapiņām, kas ir, jā, jums, kas ir izrakstīts, ir precīzāks tulkojums, nu, tuvāk oriģinālam, ja, un tur ir arī vēl krievu valodā, kā es jau esmu arī sacījis, ja kaut kas atkal gadās, kad ir jārunā krievu valodā, vai nu pie brāļiem Lietuvā, vai kaut kur citur, tad lai ir šīs divās valodās. Un tā ir, jo krievu valodā es jau netulkoju, es tikai izvēlos to īsto, to tuvāko variantu, kas būtu mums pieejams, ja? Mums pieņemams. Jā, vairāk krievu valodā. Jo tas ir, jo man tie krievu valodā, tie rabīni, kas tulko krievu valodā, man ir tur vismaz kāds 5, 6, varbūt kaut pat 7 varianti, kas ir pieņemami. Un tā kā, nu, tas ir tā ievadami. Un tagad pirms sākam, tad pārējām pie Toras stundas. Tad kā ir, ka tad, kad šķirs tika nests, tad Mošē sacīja: celies, kungs, lai tavi ienaidnieki tiek izklīdināti. Un tie, kas tevi ienīst, tai bēg tava vaiga priekšā. Arī šo varētu attiecināt uz šo laiku, kas notiek tagad Izrēlā, lai visi ienaidnieki bēg. Jākov, jā, vēl vaigs ir apslēpts, Jākov Dieva, Jākov Elohim, vaiga priekšā. Un ir šis viņa vaiga eņģelis, kurš vēl joprojām Izraēla namam ir apslēpts. Nu, kā rakstīts Ješajahu, ja, 8. nodaļā. Bet mācekļiem ir atklāts. Nu, es tad centīšos varbūt tādiem īsāku to iesākumu, lai beigās nonākam pie tās svētības Efraimam un Menašem. Un tātad, un dzīvoja Izraēla, Micraim zemē. Nu, kas vēl nezinu, tātad es nekur arī Torā rakstos nav rakstīts Ēģipte, bet ir Micraim, kurš to vēl varbūt nav dzirdējis. Micraim tas būtu, to var arī iztulkot, kā mic, sula vai koncentrāts, un raim ļaunumu. Daudzskaitlis, ļaunumu koncentrāts. Tagad tas nav tikai tā kā šat līmenī, kā zeme vien, bet ir šis ļaunumu koncentrāts.
Un dzīvoja Izraēla Micraim zemē, Gošen zemē un pārņēma to pārvaldīšanā, un viņi ļoti augļojās un vairojās. No pirmās skatījuma liekas, ka maz atšķirība, bet šajos vārdos apslēp dziļāk jēga. Jau pirmais vārds - vaigaš, ješev un dzīvoja, norāda uz to, ka apmetās uz pastāvīgu dzīvi. Ješev, tas nozīmē uz pastāvīgu dzīvi. Norāda tad nevis guru dzīvoja kā svešinieki. Par mums mēs jaunās derības grāmatā lasām, jūs esat kā svešinieki, guru. Arī tagad, ja es saku, kur man par kāds prasīt, šajā valodā, tik daudz es mācētu pateikt, ja es saprastu, ko man prasa, ja ivritā, tad es saku, anī, garā, tā bija gar, kurš ākāli, kur tā sieviešu vīrieši dzim, tas vēl man jūg. Anī garā, bet Liepājā. Es dzīvoju Liepājā, ja, tad, bet tur ir gar, nevis Jošev, bet Liepājā. Bet es pateikt Jošev, tad es esmu apmeties pastāvīgi dzīvi, es nedomāju nekur, neko mainīt, nekas. Bet šeit ir tā, ir apsēdies, ir tajā, tad uz pastāvīgu dzīvi. Un vēl vārdu uzmanību jāpievērst ar vārdiem Gošen zemē un pārņēma to pārvaldīšanā. Šo frāzi var iztulkot arī zeme pārņēma tos pārvaldīšanā. Komentētāji norāda uz abiem iespējamiem variantiem. Tā šajā teikumā ar vieniem tiem pašiem vārdiem izcīts divas nozīmes. Cits komentētājs raksta, Izraēla pēcteči jau vairs nav piedzīvotāji, bet iesakņojušies šajā zemē un pārņēma to pārvaldīšanā, un viņi ļoti augļojās un vairojās. Un ko tas mums māca? Mēs arī varam vai nu pārņemt zemi pārvaldīšanā, vai zemi pārņem mūs. Jā, un tas nevienmēr varētu būt arī kā zemi pārņem, ja? Bet es pat brīžiem varētu tā pielīdzināt tādam darbaholiķim, ja? Teiksim, kā to man tagad, kā mājās tur bija, tur remontu taisīja. Viņš pats šis meistars saka, viņš nevar atteikt. Viņam zvana viens un otrs, un viņš pasaka, nē, tagad nevar. Un tur kādas 15 minūtes norunā, kā tu nevar, un tā tālāk, un viss. Un viņš jau vēl tad es sapratu, ka viņš skrēja, tad, kad es šabatos, es teicu, ka ne, tad šabatā viņš vēl kaut kur citur jau strādāja, jau kaut ko piestrādāja. Tā kā tas ir tāds jau pilnīgi, un otrs es parādu, cik tāds meistars uz izķeršanu, ja. Nav tāds, atnāks tev pārkrāsos sienu un labi ir. Un tad kaut ko noķēpās, un tad tur meklē viņu, nevar atrast. Labi, tas ir pa tādu, bet ir tā zeme jau arī var pārņemt tik ļoti, kad tev vairs citam nekam neatliek laika. Lauciniekiem tā ir, viņš nevar nekur aizbraukt kaut kādā ekskursijā, kaut kur kādu mēnesi padzīvot, ir lopi, ir zeme. Ir jānoliek kāds cits tad vietā, tas ir atkal, kas tad pārvaldīs viņu vietā. Protams, tā arī ir. Tātad, un dzīvoja Jākov Micraim zemē 17 gadus, un bija Jākov dienas, viņa dzīves gadi, 7 gadi, un 40 un 100 gadi. Tieši tā ir rakstīts tā burtiski. Jā. To skatās, ja. Komentētāji pievērš uzmanību tam, ka tas ir tie 17 gadi. Josefs 17 gadus dzīvoja pie Jākova, un tas viņu apgādāja. Un te 17 gadus viņš dzīvo pie Josefa, un tas viņu apgādā. Un pasaka, tu neko neinteresējies, kā jau bija, kad brauc pie manis, nāc uz Eģipti, neko līdzi nevajag ņemt.
neko nežēlo, atstāv visu un viss, ja. Tā kā arī tāda. Un kā es teicu, tad mazāk šos komentārus, lai tiekam līdz tam. Un tuvojos Izraēlu dienas miršanai. Un tad atkal, šeit ir tas atkal ir tās nianses, ja. Atcerieties vienmēr Jākovu un Izraēlu. Un kā ir Avrahamam teica, Avramam toreiz teica, tavs vārds turpmāk būs Avraham, tas ir tautu tēvs. Un vēlāk nekur viņu pirmo vārdu nepiemina Avraham. Un pat tur, kur ir kaut kur rakstīts, citur ir ebreji rabīni saka, kad arī viņi vairs nepazemina to vārdu. Arī tur, kur ir kaut kur rakstīts Avraham, viņi saka Avraham. Tā kā, tā ir tradīcija, ja tas atkal ir, nav tā rakstīts. Un šeit Izraēla tas ir garīgais, un Jākov tas ir miesiskais. Un tā, mums nav divu vārdu, kāds būtu mans miesiskais, kāds garīgais, ja. Tad, kas saka, ja pāriet jūdaismā, tad ir, tā anekdota, kas jau ir stāstīta tā daudzreiz, tā nemaz nebūtu tā tik liela kā anekdota, ja. Kad grib mainīt, tad maina vārdu, kā tad mainīs vārdu, atnāk, viņi sauc gaļa, ne jau gaļa, ja, bet, krievu tautības. Gaļina. Gaļina, jā, labāk, lai nav tas latviskais kombinācija. Bet tālāk vienalga iznāk, labi, gaļina atnāk, viņi prasa rabīna, kā man saukties, es vairāk negribu tad pāriet. Saucies Malka, bet neizlasiet atkal citādāk, ne Malka, bet Malka, un tas ir ķēniņieni. Malka, un sāc valdīt. Tāds pauze pār sevi. Jā. Tad esi ķēniņieni, ja. Tas, pārējais jau... Kēfa, Petros arī līdzīgi tie, bijuši tādi. Jā, tur jau arī ir tās līdzības un daudz tos vārdus, kā ir. Tātad Izraēla dienas miršanai. Un tajā Izraēla jau faktiski ir arī tas Jākov iekšā, jo mirst jau miesiskais, bet tas Izraēla, tas garīgais, mēs saprotam, tas paceļas no turienes, kas viņu devis pie tā kunga debesīs, ja. Bet tas tātad aicinājums nāk no viņa garīgā stāvokļa, ja. Un tuvojās Izraēla dienas miršanai, viņš attaicināja savu dēlu Josefu un sacīja viņam, ja es esmu žēlstību atradis tavās acīs, tad liec lūdzu savu roku zem mana gurna un dari mani žēlastību un patiesību. Lūdzu neapglabā mani Micraim. Jā, tātad šajā tur, lai neapglabā. Un apgulšos ar maniem tēviem un iznes mani no Micraim un apglabā mani viņu kapvietā. Un viņš sacīja, es to darīšu pēc tava vārda. Un viņš sacīja, zvēri man, un tas zvērēja viņam. Un Izraēla paklanījās pret gults Galgalu. Bet gults Galgalu tas ir tāds, ka tur, tā rabīna saka, gults Galgalu ir šhīna. Tas ir dievišķā klātbūtne. Šhīna tas ir jau Talmuda termins, ja? Bet mēs varam arī to pielīdzināt, kā, jā, tur Ješua gars, tā. Praviešu gars, tā. Praviešu gars, jā. Vai kas manā gultas galā ir? Es tā arī trešdien te Toru stundā, kad tur runāju, caur Skype mācību. Man ir brīžiem liekas, kad ir brīžiem, kad tur kāds cits stāv. Tā gultas galā, tas tā. Un kāpēc jāzvēr? Vai tad viņš nezina, ka tāpatās,
ka tāpat taču viņš apglabās, viņš taču būs. Zvērēt vajag tāpēc, lai es esmu zvērējis, es esmu devis vārdu, un tagad viņš taču tik ilgi tur dzīvojis ir, un viss ir bijis labi, un viņš ir bijis mājas devējs, un tik daudz dvēseļu izglābis. Un tagad viņu apglabās tur kaut kur citur vedīs. Nu, kāpēc? Pret zvērēst, kā attiecās pret zvērēst? Zvēri man, ja? Tad ir cits, kas ar tā kā arī, nu, kādreiz man prasīja, nu, arī, teiksim, padomu, ka viņi ir vēlējusies kādu sievieti, arī ticīga, lai viņu kremē. Es meklēju to, lai es neko nepateiktu no sevis. Mūsu bībelēs ir rakstīts, jā, ka sadedzināja. Tur uguns, kur un sadedzināja, bet tie uguns, kur bija viņiem pa godu, nevis viņus sadedzināja. Un nekad, nekur nav rakstīts, ka būtu jāsadedzina. Bet ja šī sieviete bija vēlējusies, man prasīja to padomu, es sameklēju to, ko ebreji saka, lai es nebūtu pielicis neko no saviem vārdiem klāt. Jo tad daudzreiz ir tā, ka pieliek un tad rodas protests. Nu, tādas te radās arī pa citu, ko pie kristiešiem pa krustu, ja. Tādēļ arī tādās reizēs, ja jums kādreiz ir, tad vajag labāk censties kādu autoritāti piesaukt. Tas tur teica tā un tā. Kas tad es esmu? Es tikai pieņēmu viņu vārdus, nu, ja tā. Un arī šeit tagad, ja faraons prasīs, tad Josefam jāsaka, es zvērēju viņam, un kā to pret zvērēst attiecās, ja es tagad esmu zvērējis. Nu kā tad, es tagad mirstu, tu esi zvērēs Devs, ka tu man apglabās tur, un tagad tu neturēsi to. Es taču, nu tas ir tāds aizbildinājums, ja? Nu, aizbildinājums. Tālāk. Aizbildinājums, bet nu arī tāda drošība, it kā saproti, nu nevajag jau tas zvēres. Jākovam jau tas zvēres nevajag, bet tas vajadzīgs ir tas, lai to izteiktu, jo citādi melot, tas atkal nav labi. Es tagad melošu faraonam, viņš uz zvērēju, viņš teica. Vai kā, ja? Un paziņoja Jākovam, sacīja, lūk, tavs dēls Josef nāk pie tevis. Un Izraēla apkopoja spēkus un apsēdās uz gultas. Un šeit ir atkal tas. Jākovam paziņo un Izraēla. Tad atkal ir, es saprotu, ar tādu garīgo spēku. Vēl piespiež to savu miesu, vēl apsēsties uz tās gultas, ja? Nu, tas ir tā pārdomām. Un sacīja Jākov Josefam, El-Šadai atklājās man Luzā, Kanāna zemē, un svētīja mani. Un sacīja man, lūk, es daru tevi auglīgu, un vairošu tevi, un došu tev kļūt par tautu kopu, un es došu šo zemi tavai sēklai pēc tevis par mūžīgu īpašumu. Nu, es šeit tulkoju to tieši kā tavai sēklai, redz atpakaļ to, nu, krievu valodā, tur ir, neviens rabīns nebija iztulkojis sēklai, patomstu, pēctečiem. Tas jau būtu kā pēctečiem, bet oriģinālā ir rakstīts le-zer-reha, tas ir tavai sēklai. Un tagad divi tavi dēli, kas tev dzimuši Micraima zemē pirms manas atnākšanas pie tevis Micraimā, mani viņi, Efraim un Menošē, kā Ruven un Šimon būs mani. Tātad šie ir kā tiek jau ieskaitīti Izrēla ciltīm. Un jā, kā ir, un caur šiem Efraim un Menašu var ieiet, kā varētu sacīt, Izrēla sabiedrībā.
Izrēla, sabiedrībā, kā to varētu pateikt, Izrēla kopienā. Šobrīd, kā teikt, neviens jau mūs tur tā nepieņems. Kaut arī es teiktu, es esmu tur caur Efraimu vai Menašu, es tur ieeju iekšā, es caur tiem gribu, Viņi taču arī bija sveštautieši, es caur viņu. Nē, nebija. Šobrīd tas tā nebūs, ja? Bet tevis dzemdinātie, kurus dzemdinās pēc tiem tavi būs. Pēc savu brāļu vārda tie sauksies savā īpašumā. Un te ir tāds interesants šis vārds. Moladethā, tevis dzemdinātie. Piesaistīja uzmanību, ka vienā teikumā bija tulkot šādi, nevis kā tulkot tradicionāli. Tādēļ vēl vienu vietu aplūkosim. Un sacīja tas kungs, Bereši 12.1, un sacīja tas kungs Āvrāmam, ej pie sevis, Leh Lehā, tas ir no savas zemes, no tev radniecīgā, no sava tēva nama. Un te uz zemi, kur es parādīšu tevi. Tas arī nav, tas ir tulkojums tāds, kādam viņam būtu jābūt tuvu tam oriģinālam. Un te ir rakstīts tev radniecīgā. Tātad par to varbūt vēl kā vēlāk varētu sekt, lai mēs ieietu, pienāktu pie Izrēla. Vispār, ka teikt tuvāk, jāiziet no visa radniecīgā, no visa tavu radniecīgā, no visa tā, kas kādreiz man bija mīļš, ir Ziemassvētki, ir eglītes, ja, un Jāņi, un ugunskuri, un viss pārējais. Un tagad pat viss ir aizmirsts, pat kas tājās tur tad bija jādara. Jo ir šie, ja, tad atkal tur ir tikai tad, ja es aizeju no tā savu radniecīgā, no tā visa, kas bija man kādreiz mīļš un dārgs, tikai tad var tas kungs parādīt mani, īsto mani. Bet es, 48.7, ja, bet es, kad nācu no Padam, nomira man Rāhela, Knāna zemē, ceļā, kad vēl Kivar zemes jāiet līdz Efrat. Un es viņu apglabāju tur ceļā uz Efrat, tā ir Betlehem. Kivrat, Erets, tas ir sen attāluma mērvienība, apturē 1 kilometrs. Kā apustuļu darbos 1.12, šabat ceļa attālumā. Tas ir krievu valodā rakstīts, ja, no Šterna tulkots. Rastarajāņi šabat nav puķī, bet tur ir tas. Un es kādreiz to lasīju arī, nesapratu, kas tas ir pa sabata ceļu. Es domāju, to, ko sabatā var noiet, tāds ceļu gabals. Sabata ceļš, tas ir aptuveni šis 1 kilometrs, kuru drīkst iziet šabatā ārpus apdzīvotas vietas. Tas ir ārpus šīs apdzīvotās vietas, un tādēļ tas ir, ja vēl kāds varbūt to vēl nezināja, ja. Un ieraudzīja Izraēlu tos Josef dēlus un sacīja, kas tie? Ka viņš nezināja. Mi-elē. Tā kā viņš arī nezinātu, ja. Bet tieši tāds pats sacīja arī tātad. To es izlaidīsim tagad, ja. Tieši tāds pašos vārdus sacīja arī Ēsavs satiekoties ar Jākovu. Kas tie tev, jā?
Un sacīja Josef savam tēvam, mani dēli tie, kurus devis man Dievs šeit. Un viņš sacīja, lūdzu, ņem viņus pie manis, nevis atvedīt, bet tieši kā es tāpēc saku, burtiski. Ņem viņus pie manis, un es tos sveitīšu. Bet Izraēla acis kļūšas smagas no vecuma, nespēja redzēt. Un pieveda viņus pie tā, un viņš skūpstītos un apkamptos. Un sacīja Izraēla Josefam, ieraudzīt tavu vaigu es necerēju, un lūk, tagad Dievs devis man redzēt arī to tavu sēklu. Visur atkal tulkojumos pēcnācējs, bet šeit, es tulkoju tomēr burtiski, jā. Apakšā krievalodā, ja tur redziet, patomstat vai jau. Un atveda Josef tos nost no viņa ceļiem un noliecās viņam ar savu vaigu līdz zemei. No ceļiem, kā mūsu Bībelē rakstīts, ja kāds seko līdzi. No klēpī. No klēpī paņēma, tad, un paskatieties. Tagad ir palaiži apvaļ paskatieties, kas šajā ir pa kļūdu, šajā bildē. Kurš atcerās vēl, kas tad tur ir pa kļūdu? Jau ir no ceļiem, labi, tur viņi, mūsu bija no klēpja, mūsu Bībelē ir, nolasīšu tulīt to, kā tad mūsu Bībelē ir, 12. pants, tātad, jā, 48. Un Josefs tos paņēma no viņa klēpja un novieliecās viņa priekšā līdz zemē. Kas tur var pateikt, kas tai? Kāda ir kļūda? Viņš krusteniski lika tās rokas, un Josefs saka, viņam ne tā. Tā ir mūsu Bībelē rakstīts krusteniski, bet krusteniski tas jau ir no tulkojuma. Kā tu? Bet tā jau zināt, krusteniski labos. Tas jau ir tulkotājs pielicis klāt savu atziņu, savu skaidrojumu jau. Tas ir tā atziņa un tā sapratne jau jānāk tev pašam, ka viņš likt tās rokas tā. Tas jau pareizi ir. Bet tas ir būtība, jo tas nemaina. Bet maina teksta būtību un maina to būtību, kas tev būtu jāatklāj arī. Bet šajā vietā, kas tātad, es par tām rokām nemaz nepaskatījos, ja? Viņi nebija tādi maziņi. Bet cik... Es atceros, jā, bet es skaļi pasakiet, kas tad tur bija? Viņi nebija tādi tik maziņi. Jā, jo tas ir, ja mēs skatāmies pēc latviešu valodas Bībeles, ja, no klēpja. Tiem vīriem bija 24 gadi. Tad tas tādi 24-gadīgi vīri sēdēja klēpī un viņš tā paņēma nost. Jo to mēs varam paskatīt. Saskaitīt. Es šeit, tas tur lapiņā ir pierakstīts, ja? Jo Josefam piedzima 2 dēli, iekams nāca tie badu gadi. Pēc tam jau var saskaitīt. Pirms nāca badu gadi, tad Josefam jau piedzima, un pēc tam vēl cik tie gadi bija, līdz viņi atnāca uz Ēģiptu un visu kopā. Tātad tur ir jau tas, kad ir 24 gadi. Ir tiem. 24 nav 19, jo kad bija 2 bada gadi, tad viņi pārvācās. Un tad vēl 17, tas ir 19 gadi kopā bija. Vienalga, tie taču nav maz. Jā, varbūt arī, ka tur ir kļūda. Nē, labi, ka sako līdzi vēl vienreiz, to var pārbaudīt, paskatīties. 19 gadi vismaz, tā mazāk. Jā. Tā jau bija arī ar Īčkaku tajā. Tā ir Īčkaku. Kaut kur rakstīs, ka Īčkaks bija 7 gadi, kad piedzima. Īčkaku, kad viņu tur
pacēl. Nu, kaut kā ir tā, nu, Īčkakam bija jau 30 gadi, kad viņš kāja upurēties. Nu jā, tur bija. Un tur man pa to man... Gadi, bet tur jau nevar tieši saprast, ka Sāra tieši nomet pēc tā notikuma. Un tur arī tas ir, un es Viņa nomira pēc tā notikuma. Nu, jā, nu tas ir par šiem gadiem tur daudz reiz, un tie gleznotāji, tie, kas, nu, tie neiedziļinās tajā, kas tas tad ir, tad arī tāpat Michelangelo uzlika Mošē ragus, ja, tad jo Keren ir gaismas stars, un Keren ir arī raks ivritā, nu, tad, nu, viņš izlās, tur ir Keren, nu, tad jāpieliek ragi. Nu, bet tur taču arī 13 ir. Un tad tā, un ņēma Josef tos abus, to Efraimu, tad Josef pieved klāt Efraimu pa labi no sevis, Izraēlu pa kreisi un Menaše pa kreisi no sevis. Tātad Izraēlam pa labi. Un tos pieved viņam klāt. Un Izraēlu izstiep to savu labo roku un uzliek uz Efraimu galvus. Tātad jau to redz, viņš uzliek tur. Nevis uz to pie labās rokas, kas viņam ir pievērsts Menaše. Bet pie tā jau tev pašam jānonāk, nevis, ka tulkotājs pasaka tev priekšā, ja? Un viņš jaunākais un savu kreiso roku uz Menaša galvas ar nodomu, viņš tā lika savus rokas, jo Menaše pirmdzimtais. Un viņš svētīja to Josefu un sacīja, tas Dievs, kura vaiga priekšā staigāja man tēvi, Avraham un Icak, tas Dievs, kas ganījis mani no tā laika, kopš dzīvoju līdz šai dienai. Eņģelis, kas mani atbrīvojušais no visa ļaunā, svētīs šos jaunekļus un nosauksies viņos mans vārds un man tēvu Avraham un Icak vārds un vairosies kā zivs pēc daudzuma zemes vidē. Šeit ir atbrīvojušais vai izpērkošais Hagoeļ, eņģelis Hagoeļ, Malāha Hagoeļ. Es nekur citur tādu neatradu, es pats tik labi to ivrit nezinu, ka es nezinu, vai tā varētu rakstīt, kad Meleh, tad kā iztulkot, mani tur ir Meleh Hagoeļ, Otī. Otī tas ir mani, un šie ap divi Hameleh un Hagoeļ arī vēl ar noteiktu artiklu. Nu tas vēl varbūt kā citur, bet to vajadzētu tieši no gudrajiem, lai es nebūtu kaut kā nepareizi varbūt iztulkojuši. Un redzēja Josefu, ka uzlika viņa tēvs savu labo roku uz galvas Efraimu. Un ļaunu tas bija viņa acīs. Un pacēla viņš savu tēvu roku, lai to pārlikt uz Efraimu galvas. No Efraimu galvas uz Menaša galvu. Un sacīja Josefu savam tēvam, ne tā mans tēvs, jo šis ir pirmdzimtais, liec savu labo roku uz viņu galvu. Redziet, cik svarīgi arī kādu, kuru roku svētījot, kur liek, uz kuru. Es nu šeit to redzam, cik tas ir svarīgi, ja, kad nav tā, kad nu, kā es gribēšu, tā es darīšu, nu, vai te nav vienalga. Man kādreiz, kad kāds man arī aizsvētīs, tad liek abas rokas uz tavas galvas, ja viens tas svētāmais, bet ja te divi ir. Un atteicās viņa tēvs un sacīja, es zināju, mans dēls, es zināju, vai man bija atziņa, ja datī, tas ir atziņa, ka viņš kļūs par tautu, arī viņš būs
varens, bet viņa jaunākais brālis būs lielāks par to, un viņa sēkla būs tautu pilnība, vai daudzskaitlīgākā no tautām. Melo agoim, par to mēs arī runāsim. Un svētīja viņš tos tamī dienā sacīdams, tevī svētīs Izraēlu, sakot, noliks tevi Dievs kā Efraim un kā Menaše, un viņš nolika to Efraim Menaše, priekšā Menaše. Tātad tā svētī, kurš tavs, kuram ir tie, kā saka, pirmdzimtie, un otrs ir pirmdzimtais, ir, kā saka, buvord, tas ir pirmais, bet jaunākais ņem bija kā virsroku. Un tagad jau no grāmatas jaunā derība par Meloha Goim, tas ir par šiem daudzskaitlīgāko tautu, jo tos pantu mēs vēl vienreiz atkārtosim. Un šeit sāku ar Romiešiem 11.25. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri. Proti, ka vienai Izraēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz pasaules tautas visā pilnībā būs iekājušas. Tur ir krievu valoda, pēc latviešu valodas bībelē rakstītā, kur tautām jāieiet. Krievu valodas bībelē, kamēr ieies pilns skaits pagānu. Kāds ir tas pilnais skaits? Uz pirmo jautājumu atbildi varam izlasīt nākošajā pantā. Un tā viss Izraels tika glābts. Atkal rodas jautājums, vai tas attiecas uz tiem, kas sevi sauc par jauno Izraēlu, vai uz tautām, kuras Ješua mācekļi dara par mācekļiem, iegremdējot tos Tēva, Dēla un Svētā gara vārdu būtībā. Un tas Mateja 28.19. No atbildu uz šiem jautājumiem saņēma izlasot šo rakstu vietu tulkojumā uz ivritu. Ginsburgu tulkojumā. Ravī Šauls šeit lieto vārdus, kurus sveitījot Efraims sacīja Jākovu. Ki javo melo agoim. Tātad līdz būs iegājis Efraims, 10 uz laiku atmestās ziemeļu valsts cilts, Izraēlu. Un tā viss sākotnējs nesadalītais Izraels tiks glābts. Tad ir vēl vienreiz šo Jākovu svētību Efraimam. Un atteicās viņa tēvs un sacīja, zināja mans dēls, es zināju. Arī viņš kļūs par tautu, arī viņš būs varens, bet viņa jaunākais brālis būs lielāks par to, un viņa sēkla būs tautu pilnība. Tātad Melo Agoim ir dažādi skakti, daudzskaitlīgākā tauta, burtiski pilna, piepildīta, tā, sončino, kas piepildīs pasauli ar tautām. Tas ir Rašī, un vēl cits Gurfinkai saka, ir slavai par viņa, iekavās slava, jā, tas nav. Ar viņa slavu, viņa šie pēcteči piepildīs visus ciltus. Ja palūkojam, kāpēc tradīcijas tulko vārdu goim, tad var iztulkot, viņa sēkla būs pagānu pilnība. Vēl viens skaidrojums Šaulu vārdiem. Redz, kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājuši, tas ir Romiešiem 11.25. Šos vārdus var iztulkot arī, kamēr pasaules tautas neieies pilnībā. Krievu valodā tā ir, pakaja zišņiki ņevaidut palnatu. Ko nozīmē ieiet pilnībā? Tas nenozīmē skaitu, bet garīgo pilnību, kā rakstīts 1. Korintiešiem 13.10. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Tad
vai arī Johanan 1.16. Nu, tur ir Tora mums dāvājis Mošē, un, es neesmu to es neesmu šeit pierakstījis, bet tur ir divas šīs dāvanas. Ir žēlastība un ir Tora, un ja nav viens no tiem iztrūkst, ja nav Tora, tad vienalga tas trauks ir tukšs. Tas pats vārds oriģinālā lietots arī vēstulē romiešiem 11.12. pantā. Latviešu valodas tulkojumā tas nav. Un to es iztulkoju no krievu valodas, tātad sinodālā. Bet ja viņu krišana ir pasaulē ieguvums un viņu panīkšana bagātība pagāniem, cik gan vairāk viņu pilnība. Tātad, ko šeit var saskatīt ar to pilnību? Pilnība, tas ir, vaigs nav apslēpts vairs. Kā Ješajahu saka, tas kungs apslēpis savu vaigu, bet es cerēšu uz to kungu, kas apslēpis savu vaigu Jākovu namam. Jā, šobrīd vēl ir apslēpts. Vēl kāds variants, Krievu Bībeles centra tulkojumā lasām. Izraēla daļas pamiršana turpināsies līdz pagānu maldīšanās beigām. Šis gan jāpieņem kā paskaidrojuši tulkojums pie nosacījuma, ja saprot, kas tie pagāni, gojimi. Es saprotu, tas ir Izraēls, ziemeļu valsts. Vēl viens variants, kā var saprast citā līmenī. Izraēla maldīšanās vai Dieva noteiktā. Tagad arī citādi var saprast, ja šo vārdu. Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Tagad man arī labāk saprotam arī vārdu. Nevajag apgrūtināt tos, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva. Vai no pagāniem atgriežas pie Dieva. Nu, padomāju, kā tas ir. Kā var atgriezties, ja tur nav bijis jau. Ja tas ir tāds pareizs tulkojums. Jā, man tur bija ūsiņš, tur bija kaut kādi visādi tie dieviņi un laimes dieviņi un vēl kaut kas. Bluķi vēl vilkšanā es nepiedalījos, bet tas jau arī bija kādam dieviņam kalpoja. Nu tad pie turienes tur jau nav jāatgriežas, jo te par to nav rakstīts. Atgriežas pie Dieva. Nu, varbūt tas tulkojums varētu citādāk teikt. Tomēr pravieši runā par vēl ko vairāk. Nu, jo man likās tagad tā, tur ir tas Efraims ir, un kur tad tagad es esmu? Tie visi ir, kā es varu? Es taču neesmu tas Efraims, jā, es taču pierādīt nekādīgi to nevaru, ka manī būtu tā Efraima sēkla, teiksim, fiziskā. Jā, garīgo tas ir cits kaut kas, tas jau ir cits, jā. Bet arī šī sēkla taču arī izplatās uz citautiešiem, kā praviešu runā, jā. Tas ir Jesajas 49, 5-6. Tad tas kungs teica, viņš, kas mani, šis nav tulkots, mazlietiņ pielabots, kas mani no mātes miesām izredzējis par savu kalpu, lai es atgriezt pie viņa Jākovu un pulcinātu ap viņu Izraēlu. Es tiešām esmu pagodināts tā kunga acīs, un mans Dievs ir mans stiprums. Tad viņš teica, tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunot Jākovu cilts un atvest atpakaļ Izraēlu izglābtos. Nē, es padaru tevi arī par gaismu citām tautām. Leor goim, ka tu būtu manas pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Un šeit atkal norādīšana, ješuātī, pestīšanas nesējis. Prašebiet šeit pierakstījis vārds, kas attiecas uz Mašjahu. Daļu no šiem praviešu vārdiem atkārtoja Šimons. Tātad Lūkas 2, 25 līdz 32, jā. Redz, kā cilvēks bija Jerušalaim vārdā Šimons. Šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izraēlu iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā.
viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nav neredzēšot, iekāms nebūšot, redzējis tā kungu svaidīto. Tas svētā gars kubināts nāca templī, kad vecāki, ja šo bērnu pienes, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Tad daļi redzēt bauslības paražu. Nu, kāpēc kā bauslības paražu? Tad to savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja, kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo mans acis ir redzējuši tavu pestīšanu. Šeit atkal ir šis Ješua tehā, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēlu ļaudīm. Tad šis par slavu saviem Izraēlu ļaudīm, nu, tādi tie Izraēlu ļaudis, kuriem tas ir par slavu, nu, pagaidām vēl, nu, nav daudz, ja? Bet es pat nemāku pateikt, cik daudz, nu, mums ir šīs Tora Micion, kur Leons Mazins ir tad rabīns, un nu, ir dažs arī. Bet ļoti daudz ir tāds, kas, nu, kas ir saucās, teiksim, saucās mesiāniskais vai ir, ka pieņēmuši un vēl, bet es redzu, ka tur ir vēl liels ceļš ejams, jo nav vēl vienā otrā vietā nav krusti atmesti un, nu, tas ir tās manas pārdomas. Ja šo atgriezīs pie tā kunga ne tik vien Jākovu un Izraēlu, bet atvedīs atpakaļ Izraēlu izglābtos, un būs vai ir pestīšanas nesējis citautiešiem, tad vieniem jau ir, ja ir pieņēmuši īsto, bet citi vēl neredz. Ja ir pieņēmuši īsto, es atkal to uzsveru, ja ir pieņēmuši īsto. Ja sauc Jēzus Kristus un Ješua un visu tur putro, nu, es tur kādreiz arī vienam, jā, viņš ir tāds hazins, bet viņš tur arī reizēm, nu, varbūt izdabā kādiem citiem, un tad saka Isus vēl, bet Isus, tas ir cits, tas nav īstais, es uzreiz jau ar to varu tā ar pilnu patiesību pateikt, ka Jēzus nav, tas ir, nu, kristiešu teoloģijās radītais Jēzus, tas nav tas, kas Ješua. Protams, var jau saukt Ješua un arī, un sanākt svētdienās un visu, un tad arī nav īstais. Tad arī nav tas, kas, nu, kurš ir Torā un rakstos. Šis hazins, jā, laikam tā bija. Viņš teica, ka tur ir, ka es nesamelojos, vai 200 vai 2000 kļūdas. Tad jaunā derībā, kas nesaskana ar Toru un Tanahu praviešiem, ja. Tātad, vai ir pieņēmuši Efraim sēklu pēcteči, tātad visās tautās, un viņš tiks savienot ar Jehuda namu. Nu, par to mēs varam, to izlasiet mājās, bet tur arī vajadzētu precīzāk, vai Ecehēla 37, 16 līdz 22. Un tur ir tas, kad šī Efraim vēzda tiks savienots ar Jūdas vēzdu, nu kā tās vēzdas vai zizlis vai kāds tur, es to tulkojumu neesmu precizējis. Tajā, tur atkal ir daudz darba, ja. Nu, vēl romiešiem 26, 27 vēlreiz. Un tā viss Izraels tiktu glābts, jo ir rakstīts, no Ciānas nāk glābējs, viņš novērsīs bezdievu no Jākovu. Un šī būs mana derība ar viņiem, ka es dzēsīšu viņu grēkus. Šterns komentē šo pantu. Šauls šeit savieno vienkopus. Viņš raksta, sļivaiet viedino,
tas ir salēj kopā, ja. 2 fragments no Jesajas grāmatas, kas Ješajahu grāmatas, ja, kas vēst par Izraēlu periodā, ko sauc par Aharit Jamim. Dienu beigas, mesiāniskie laiki, senjebreju tekstā. Ješajahu 59, 20, 21 sacīts. Ciānai nāks atbrīvotājs, un šeit ir šis goeļ, vai ko var lasīt arī, tulkot kā izpircējs. Un pie tiem, kas atgriežies no noziedzīgā Jākovā, saka tas kungs. Un tā ir man derība ar viņiem, saka tas kungs. Mans gars, kas ir uz tevis un mani vārdi, es to ieliku, ko es ieliku tavā mutē, neapklāpsies no tavas mutes un no tavas sēklas mutes. Saka tas kungs no šī brīža. Es varu skatījos par to goeļu, kas tas ir mūsdienu vārnīcā izbaviķeļi, spasīķeļi, asvabaķīķeļi, ja. Tātad arī, ja ir rakstīts par to, arī kā mums ir šīs tulkot par ja kāds kādu otru noslepkavo vai nejauši nosito, ne, tad viņam jābēg uz tiem patvērumu pilsētām un, lai asins atriebēs, viņi nenoķert. Tur ir goeļ hadam. Faktiski goeļ tas ir izpircējs, asins izpircējs. Un viņš, ja es esmu kādu nogalinājis, tad nogalinot man, tas asins izpircējs izpērk tā asins, kur es nogalināju. Tas ir tāds papildus paskaidrojums. Šauls citē Septuagintu, ja tas ir turpmāk no komentārs, kurā nevis ebreji paši novērš no grēka, bet atbrīvotājs noņem nešķīstību no Jākova. Neskatoties uz atšķirību tekstos, šeit nav konceptuāla problēma, jo bībeliskā izpratne ļauj abiem variantiem iet roku rokā. Atgriez mūsu kungs pie sevis, un mēs atgriezīsimies. Jeremijas 5.21. Kungs atgriez. Bet tas ir viens nāk no augšienes, bet otrs ir no apakšas jānāk. Viņš jau var atgriezt, bet ja es pretojos, un saka, ne, tad kā tu man atgriezīs? Otrais fragments vēl viens, Jesajas 27.9. Oriģinālā rakstīts. Tādēļ ar to būs izpirkta Jākova nelikumība, un tas viss auglis tam, ka noņēma viņa grēku. Tādēļ ar to attālināsies nelikumība no Jākova, un tā ir viņa svētība, kad es noņemšu viņa grēku. Fragmenti liecina, aicina pievērst uzmanību Dievu lomai grēku noņemšanā no Jākova. Grēks, kur Šauls formulē kā cietsirdība attiecībā pret Mašjahu. Šie fragmenti te ir īsti vietā, jo no 9. līdz 11. nodaļai Šauls runā par to, ka Dievs neatstās savus apsolījumus nepiepildītus. Un tas viss neskatoties uz visām redzamajām pazīmēm, kas apstiprina pretējo. Es vēl piebilstu, ka šajos pantos Šauls apkopo vai Šterna fizioloģijā runājot salēj kopā vienā vēl arī cits rakstu pants. Secinājums izdariet paši, ja? Un pievienojot klāt arī cits rakstu vietas, ja? Jo tas šie nelikumība vienalga, lai kāda tā būtu, kad neatstās to vārdu nepiepildīt, tas arī ir svarīgi, jo visi pravietojumi piepildīsies, bet, kā es daudz reizi esmu to uzsvērs, var nepiepildīties sliktie, ja izmainās. Tas kā Jonas grāmatā bija. Tur ir jau viss, tie visi ies bojā,
Viņi nožēloja un Ninivu neaizgāja bojā. Bet ir citur, kur, bet, teiksim, par šiem kariem tagad Izrēlā, ja? Vēl joprojām Izrēla gaida to Gogu un Magogu karu. Kas tad tas būs, Gogu un Magogu? Nu, ir tur, ir tie, es esmu jau te reiz arī par to runāju, tur tas Finkeļs, tas tur bija apkopojis kaut ko no viss tā, kas ir tas Gogs, Magogs, no kurienes un kas viņi nāks, un vai šis ir tas karš vai nav. Nu, karš vēl joprojām turpinās. Jā, neturpinās, ja arī šobrīd fiziski vēl nav beidzies. Nu, tā kā, un arī manī iekšējais karš nav beidzies, gan fiziskais, gan garīgais. Kā jums to katrs jau zina, kas nu ir. Nu, es šobrīd ar to beigšu un ļaušu vēl Dzinzeram. Daudz jau nevar to uzmanīt, tā vēsākā stūrī nosēdušies, vai laikam jau tur mums, bet nu nekas. Jā, es nedaudz tikai vēl bišķiņi arī pie tādām tēmām, kas bija. Tors arī nodaļās. Vienkārši mēs tā arī tā paši jau varam mājās lasīt arī uz priekšu, ja? Nu tā kā iet pēc visu tā jūdeismu pasaulē. Ir tas grafiks, ja? Bet, nu, varam arī sekot, nu, tā kā, nu, pakāpeniski arī Oskars, tad tagad tā iet tā, protams, tad tur ir vēl iekšā, jā, daudz kas. Viens tāds, ko mēs te lasījām par to, ka interesanti bija šis jautājums Jakovam, kas tie tādi? Tur Ārons bija tāda atradis, tad temati, nu, padalējies, kā tur bija tas. Tur viņš teica, ka tā, kad Jākovs prasa Josafam, kas tie tādi, tad viņš atbildēja, tie ir man dēli. Tad viņš teica, ka mums varbūt tādiem, kad Dievs prasa Ješua, prast Ješua. Ka mēs nāksim, kas jūs tādi? Un Ješua var atbildēt, tie ir mani dēli. Nu, tas ir, jā, no šī Jesajas 56. Ka es ņemšu, jā, viņas arī savā, nu, ko arī Gans nolasīja no šī, jā, par šabat, jā. Kas jūs tādi, nu, kad mums tas jautājums tāds varētu pienākt, un kad Ješua saka, tie mani dēli un meitas, es viņus ņēmu. Nu, kad tā mums ir jānonāk, Eifram un Menašas vietā. Tā kā Ješua teica, ka viņi ir mani brāļi un māsas, nevis mani dēli un meitas. Nu jā, nu, tas ir, viņš atstāsta, kas tas bija? Es nezinu, kā viņš sauc. Arī kāds mesijāniskās draudžs tāds, nu, citāts, nu, kas arī tieši šo šabat bija sagatavojušies. Nu, tas ir šis tev. Un tu sacīsi savā sirdī, kas man tos dzemdēja, es taču pazaudēju savus bērnus un vientuļi izraidīt un atstāt, bet šos elēmī, kas audzināja šos, ja? Lūk, es paliku viena, bet šie elē, kur viņi? Tā saka mans kungs, tas kungs. Lūk, es pacelšu savu roku pār tautām, un uzvilkšu savu karogu pār tautām, un tie atnesīs tavus dēlus uz rokām un tavus meitas uz pleciem. Iesaist 49, jā. Jā, 49, 18, 19, tur ir vēl arī tās citas rakstvietas, kur ir arī komentētāji saka, un tad atnesīs, un arī no tiem es ņēmuši citus par ķēniņiem un priesteriem. Kā tad tas Jākovs arī paskatieties, viņš taču tā vienkārši nepieņēma kaut kādus citus dēlus, ka tie man dēli. Tas tā nebija tā vienkārši tā, kad pateikt, jā. Viņam tikai bija tur Josefs un Benjamīns. Pārējie bija tā kā, nu, ne viņi īstie dēli gandrīz, nu, kaut kā tā piespēlēja man tās sievas, nu, tad man pēc izveidojās tik liels pulks, jā. Un kad tā vienkārši paņēma to Menašu tā, tad viņš bija tanī pravietiskajā tanī klātbūtnē, lai varētu to pasludināt nākamībai, nākamām
paudzēm to darīt zinām par šo Eiframu. Tā kā jā, no Eiframa vārti ir vienīgie tie, caur kuriem var ieiet Jerušalaim. Tad, kad devās palomņiki, šie svētceļotāji uz Adonai svētkiem, ja tu nezināji, pa kuriem, no kuras cilts tu esi, tad caur šiem Eiframa vārtiem tu var ieiet. Līdzīgi arī tas, tā kā Sidurā, ja, kad mūsu lūkšanas, Sidurs ebreji sastādītā lūkšana, tāda, grāmata kārtība, kad savus lūkšanas, ja tu nezini no kurienes, no kuras cilts tu esi, tad tev ir iespēja šīs lūkšanas caur Eiframa vārtiem debesīs, pie visaugstā troņa. Tas tā, informācija. Jā, tā kā tas Lurijānas kabalists taču saka, katrai ciltī bija savus lūkšanu vārti, un tagad visas lūkšanas atnāca Ješua un garīgajā pasaule, garīgajā izcirta caurumu, kā saka, izcirta robu, izcirta kā aliņģi, vai kā to varētu sacīt. Un tagad visas lūkšanas iet tikai caur Ješua. Jā, tā kā viss jūs lūkšanas tiek uzklausīts, nevajag kā teikt, univaķi vai teikt, jā, redziet, ir Izraels, ir cits tauts, ko tad mēs, te tāds cits tauts. Nē, tātad tas, jā, joprojām ir kādi arī Samuels rakstīja, par Varnavu, kāds Varnavu, jā, tanīs apustuļu darbos Didahē rakstīja, kad daudzi ir aizgājuši un pieņēmuši jūdu derību, un tad tā Samuels pagaida, vai tas ir īstais Varnava, kas tā varēja rakstīt, vai tad jūdu derība caur Ješua HaMašiach, tas nav ar visiem šiem svētkiem, tas nav kopā viss no Mašiach, kas nāk, vai tad mēs tagad sāksim atšķirt, mēs tagad sāksim atdalīt, un kāds to vai tad ļoti negrib, kad tiktu atdalīts no jūdu, jā, no derības un no Mašieha derības, un to tagad atdalīt vajadzētu, jā. Tad tā ir tā anti-Mašieha vēlēšanās, lai to panākt, lai atdalītu, tomēr sadalītu. Bet Ješua nav to nolēms tā darīt. Tā kā arī šeit redzam, ja, ka caur Eiframu, ja, caur Josefs un viņa sievu un bērnu ienāk visam no citām tautām. Ir iespēja kļūt par Izraēlu cilti. Tas ir kaut kas tāds. Tie rabīni arī viņi stāsta, ka tāda īpaša svētība par Eiframu. Un viņi tā, ka tik ļoti, ja, tas ir svarīgi, ja. Un es domāju, bet ja jūs vēl zināt to, kad pieņemtu, atzītu to, ka no citām tautām tie, kas nāk caur šo Eiframu cilti, ka viņiem ir šī atvērtā vieta, vai jūs esat tam gatavi? Tad, tā kā, varbūt vienu dienu tas atslēgsies vaļā, tas mirklis, ja. Un kas vēl bija, tas arī par to apbedīšanu, ja, tam Jākovam. Zināmā mērā rodās tas elku tā kalpība, par elku. Padarīt Jākovu par elku. Viņš no kā bijās, lai nepadarītu Jākovu par elku. Jo arī elki tiek sodīti. Un viens no tiem piemēriem, man liekas, mūsu laikos mēs redzam Losandželos, kur visi elki, tā saucamie Hollywoods, kaut kur daļai tik sodīti. Ar visām šīm nodegušām viņu lielajām pilīm, un kur dažam labam, kurš kaut kāds esot bijis tur ticīgs, tam tā māja esot palikusi sveika un vesela. Viņš kā pats brīnījās, ka viņš esot bijis tā tik ļoti, bijis ievērots, ka viņa māja esot atstāta, nenodegusi. Tas tāds mūsu laikos, kā varētu tā bišķiņ tā salīdzināt, ja, bet, jā, vairāk gan par tām svētībām nedaudz ir tāda arī tāda atziņa, ka Jākovs nevarēja dalīt vēl visu tā līdz galam, jo nebija vēl gatavs šī sabiedrība, tie dēli
pieņemt par Mašiehu, pieņemt par viņa atnākšanu, ka tas tā kā paliktu uz vēlākiem laikiem. Tā kā, varētu būt, ka viņš esot aprāvies no tās pravietošanas. Bet mēs jau saredzam, ka tur ir Jūdam, tur ir gan Josefam šis pravietojums par šo nākamību. Nevarētu teikt, ka tur nav par Mašiehu, nav par viņu atnākšanu, nav par viņu valdīšanu, laiku, kaut kas būtu apslēpts. Bet vai to tā sabiedrība, ebreji arī tā pieņem, saprot, un vienmēr ir tas asķiri gaits, baidās, kad kaut ko nepadomās, ka viņi kaut ko pievēl klāt pie kristiešu puses. Tā kā iznāk tā, ka mums tā kā tas ir ik pa laikam jānospodrina gan sevī, gan arī šajās Toras stundās, kad ejam cauri, ka viņš būs miers, ka viņš būs uzvarējis ienaidi. Un par to, protams, arī Samuēlam ļoti labi tādi arī daži, es vēl pieminēšu par to ienaidi, jo tagad arī rodās, tas ienaids ir tāds, gandrīz tā kā vainīgais, ja, ienaids. Tur arī, paskatoties, ko tad viņš par Leviju dēliem un par Šimeonu teica, ka es varbūt nolasīšu drīzāk tā, lai tas jau nebūtu saviem vārdiem. Kas tur bija? Tur bija tas naids, ienaidz, kas savainoja citas tautas. Viņš savainoja bulli, buļļus. Tas ir tas simbols, vispār vērs, bulls, pareizāk būt, Tas ir simbols Josefa namam, karogam bija virsū. Un mēs, ja esam no citām tautām, tas ir tie simboli jāatpazīst. Tas ir viens no citu tautu, ka tā ir saistīts ar kādām citām tautām. Bullis. Jā, interesanti, kad tu pat atklājies šie Sukot svētkos. Jā, es to arī gribēju turpināt tieši tā, Tas kad ir tas par katru tautu, Šis bullis ir jāupurē. Un kāpēc 70, 71 nebija gadījumā? Beigās par Izraēlu, pats par sevi, tā kā arī upurē, noslēgumā. Bet visu šos Sukot svētkus, katra tauta, šīs bulls, 70 buļļi, 71 no Izraēlas, Un nolasīt vajadzētu, to pravietojumu, ko noteikti Oskars jau tas vēl viņam nākamai reizē, jo es saku, tas to nevar visu. Domāju, ka jāaiziet būs tālāk, ka šito Es varbūt nolasīšu, tā man gan būs krievis, kur kāds latviski vai atvērt, atver vaļā. Tā, tas būs 49. svētības, kur svētījumiņš, 49. nodaļa. Un tas būs ar Šimeonu un Leviju, Шимеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, и совет их да не внедает душа моя к собранию, и их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Теля, dzīslis pārgriez. Проклят гнев их. Viņš nenolāda viņus, bet viņš to naidu nolādē. Ибо жесток и ярость их, ибо свирепо разделю их в Якове и рассею их в Izraēļa. Tā arī notika, kad Levija dēli, viņi nesaņēma savu zemi, bet apmēram tā, viņi bija atkarīgi no tā, ko dod viņiem Izraēla pārējā sabiedrība, savas desmitās, un viņi nekad nevarēja paredzēt, ka, redz, man tā kā algas dienā, man šodien būs tik un tik, viņi atkarīgi bija no Adonai. Viņiem varēja tuvākam levītam to dot, kas dzīvoja viņu vārtos, varēja aiznest uz Jerušalaimu, un viņi bija izkaisīti levīti pa visām pilsētām sadalīt, lai mācītu un
rūpētos par garīgo. Jā, tas man... Bet Šimeons tiešām laiku, tur atsevišķi arī tāds stāsts. Viņš tiešām visās tanīs Izraēla ciltīs tā kā izkaisījās arī. Tā, tas arī tāds viņam vēsturiski bija. Bet jā, šeit ir tas, kad notikums ar to Dīnu, ar tiem pilsētas iedzīvotājiem, kas teica, ka viņi arī ir mieru, ieiet Izraēlas sabiedrībā, izpildīt viņu noteikumus, un Jākovs tā kā redzēja iespējams, ka, labs sākums, ka te tā kā varētu būt tā, ka viņi būtu gatavi, kaut ko mainīties tie. Bet, brāļi to tā nesaskatīja, Šimeons un Levijs, viņiem bija vienkārši atriebība, naidīga atriebība par to, kas noticis ar Dīnu. Un tur arī tas, tāds, ka tas naids, jā, tas ir tas, kas joprojām, ko Ješua atnāks, un, es nolasīšu arī to, Oskars iespējams arī ir kādreiz jau minējis. Tad šodien ir laiks, par kuru rakstīts 110. psalma 1. pantā. Tā kunga vārds manam kungam, mūžīgais manam kungam. Tā kunga vārds manam kungam. Sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku savus ienaidniekus par pameslu tavām kājām. Un ivrītā ir eiva, ienaids. Tas ir 110. psalmā. Mūžīgais manam kungam. Tā ivrītā tā ir precīzāk. Tā kunga vārds manam kungam. Mūžīgais manam kungam. Sēdīs pie manas labās rokas, teikams, es lieku to ienaidu, par pameslu tavām kājām. Tagad jāsaprot, vai tas ir noticis jau Ješua, priekš Ješua tas jau ir noticis, viņš ir nosēdināts, bet kā šis ienaids pie viņa kājām, mums tā kā jāpienēs, tad ir jānoliek zem viņa kājām. Tas ienaids veidojas, no tā, kad nodalīt mēģinam. Tur veidojās tas ienaids. Tad ir bīstam to nodalīšanu izdarīt. Bet varbūt ienaids kā ienaids pēc būtības, nevis tikai visa veida ienaids, noliekam esam Ješua kājām. Jā. Un tas ir, tas ir laikam tas karš, kas mūsos ir jāuzvar, Un tur atkal nedaudz nolasīšu vēl par to tēmu. Tas ir vairāk no vārdam, kurš bija pie Dieva un kurš kļuva par Dievu ar Adonai Cevot dedzīgumu un kurš kļuva par cilvēku ar tā kunga Cevot dedzīgumu bija savs antipods, tā kā pretinieks, kaut kāda pretestīgums. Arī pēc tā kunga Cevot gribas, tas bija no Dieva jau no iesākuma, noliktais ienaids, 1. Mošē 3, 14, 15. Un šis antipods, Mesijas vietā kļuva par Dievu cilvēkiem, kuri nevarēja pieņemt Izraēlu Dievu, to kungu Cevot. Viņš kļuva par to cilvēku Dievu, kuri nevarēja pieņemt patiesības gar mīlestību uz patiesības vai glābšanai, un tāpēc saņēma no Adonai Cevot savu Dievu, kur sāk pielūgt un pielūdz līdz pat šai dienai. Dievu vārds, kurš vienmēr bija ar Dievu, par kuriem Mošē teica visaugstajam. Tas arī uz šo stundu, kas bija tā kā pagājušreiz, piedod man Adonai, bet sūti to, kur tu vienmēr sūti. Ja jūs atceraties, kas lasīja šo. Kas to teica? Šmot 4.13. Lasījāt, kad viņš viņam saka, ka viņam būs jāiet Mošē, bet Mošē tā kā, saka, sūti to, ko tu vienmēr sūtīji. Tā kā,
tur arī jau viss tā kā no pasaules iesākuma jau ir bijis gan šis, visu laiku tā izvēle. Ir ienaids, ja veidojās ienaids pret to, ko visaugstais piedāvā, viņš piedāvā mieru, viņš piedāvā, to labo vēsti, ja tā varētu teikt, bet mums neder tas, mums tur nepatīk tas, ko mums piedāvā. Mēs gribam tā kā pa savam, būvēt to ticības, to dzīvi, ja, un veidot, un kā tagad viss te notiks, lai būtu kaut kas pēc mūsu. Veidojās, savs dievs tiek izveidojās, ja. Tad arī tas, tā kā no pasaules iesākuma, viss darbojās, ir šis pretinieks, ir šī dieva labā vēsts piedāvātā, un arī Mošē arī to izskatās, ka zināja. Dievs aicina Mošē, bet tas lūdzu savā vietā sūtīt to, ko Dievs jau agrāk ir sūtījis. Vienmēr, pastāvīgi, to, ko viņš sūtīja pie Ābrahama, pie Hagars, pie Jakova. Un šo rakstvietu skaidro Lekahtov midraš. Lekahtov midraš. Arī, jā, tie tādi skaidrojumi, tādi, visam valdnieks lūdzu sūti to, kuru tu sūtīs. Tas ir Mašija, kuram nākotnē jākļūst par atbrīvotāju. Tas tā kā tāds, kad viņš, sūtītu šo Mošē, bet, tad, kad arī viņš jau viņa labā roka, tā kā mēs arī katru šabādu, jā, esam, Ārons, ko saka, viņa labā roka, viņa augst pacelta roka izveda no šīs Ēģiptes zemes. Tad Mašiaks jau tur bija sūtīts, viņš jau tur darbībā bija, bet tā cilvēka, tā sūtīšana, viņam jāiet, viņam pasaka, bet viņš tev neklausīs, tas faraons. Dažreiz kaut kāds liekas, kāpēc tu man Adonai to lietas darīt, ja tu zināji, ka viņš neklausīs. Un ka mums varbūt tās dzīvē kaut kur arī būs tas jāizdara, ja viņi paklausīja viņam, teikt, priekš kā mēs to darījām, priekš kam tas bija vajadzīgs. Bet tas bija jāpasludina. Lai pazemot to elku, lai kaut kāda lieta no mums arī tomēr visu laiku prasīt tiek. Mēs varētu teikt, ka, lai Mašiaks arī, tad izdara, to visu mūsu labā un tur kaut kādu tur brīnumu dara, bet izskatās, ka tā nenotiek. Tomēr mūsu darbība ir. Mašiaks mums teica, kas mums ir jādara, lai tas notiktu. Mums ir jāizliec pašiem sevi. Tas ir jāatsakās no egoismu pilnībā. No bailēm, no šaubām. Mīlēt arī ienaidniekus. Viņš teica, ka ko jūs labi darāt, ja jūs mīlat tikai tos, kas jūs mīl. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Tādā veidā tas ienaids varētu būt, kad ir iespējams viņu nolikt zem tām kājām. Kad viņš viņu noliks, tur rakstīts ienaidniekus latviski, bet ienaids. Ivrītā tas parādās ienaids, tas ienaids. Tas ir vissarežģītākais tagad ir šajos karos, gan Ukrainā, gan arī Izrēlā šis ienaids, jā. Kā to ienaidu tagad no tiem arābiem dabūt ārā, kā tagad viss tas no... Kā Laitmans teica. Un atriebību kā dabūt ārā no ebrejiem. Tas ir tas ienaids. Ar kur viņi iet tagad ar atriebību, tikai ar atriebību? Protams, to tikai... Kā tad tas Mašiaks? Kā tad tas Mašiaks? Tas ir teikt ar atriebību. No atriebība. Tagad taču vārda Izraela tauta atriebība. Nē, viņi iet savai... Tā taču nav atriebība. Viņa cīnās par to, vai es tur nesaskatu nevienā vietā atriebību. Lai savējos atbrīvot. Protams, caur to visām viņa tām grūtībām. Es nerunāju tikai par tiem, gūstekņiem tagad sagūstīt. Es varu tā attieksme arī, kad, jā... Valsts mērogā. Valsts mērogā ir jāizsargā savu valsts, un ja visu laiku tev raķetes apkārt ir uz pogu stāv, kad es vairāk neko nedarīšu un tikai uzkrā raķešu. Vai jūs neredzat to, ka tas ir pretrunā Ješua mācībai?
Nu, šo ienaidu kā uzvarēt? Kā viņu uzvarēt? Kā bez šo Redziet, mācību? mēs runājam pasakiet. par kariem, kad runājam par ienaidi. Iedod 600 mašīnas ar ēdienu, un tik un tā līdz karam, nepietiek. vispirms ienaids sāks mūsu galvās, mūsu prātos, kad mēs nevaram vienoties vienās domās, ka mēs katrs ejam uz savu pusi un nevaram atrast kopīgu valodu, un tikai tad jau ķeras pie ieročiem. Arī tad, kad kārs sākas. Tātad visas problēmas, kuru dēļ kārs sākas, varēja atrisināt cilvēki, ja viņiem būtu, ja viņi izdarītu pareizo izvēli par labu. Nevis par labu ļaunajam, bet par labu kuram tu Dievam. izdarīji to izvēli. Un tad, kad atteikties no sava ego, un tad nebūtu jāceļ kāri. Jebkurš karš sāks ar divām pusēm, kuras nevar vienoties savā starpā. Nu jā, katram ir savu mācību, savu bībeli, savu tulkojumu. Tieši tā, bet no viss tā ir jāatsakās. Bet ir- Vienkārši bet- latviešu tauta atteicās no ebrents, lai krievi aizrījās, var teikt tā, un bija labi. Un tā viņiem arī vajadzēja Ukraiņiem darīt, tā nebūtu karš. Ja Labi šo- bija, kamēr viss bija tur kārtībā. Ja Viņam viss šo- pēc tam tur saplosīja, un tagad tur Vispār nekā visa vairs nav. pasaule ir ļauna, cilvēki ir ļauni, mēs arī paši esam vēl ļauni. Ja mēs strīdamies par mācībām un par vārdiem, tātad mūsos tas ļaunums vēl sēž. Nu, kaut kur sēž, jā, bet Ja kad mēs vairs nemeklēsim atšķirības, tad mēs varēsim teikt, ka mūsos vairs nav ļaunuma. Kur viņi liksies? Nu, mēs jau arī varējām karot, mums līdz Plaskavai Latvija. Mums ir jāsit sev krustā, citas ceļ nav. Nu, tāds brīnums ir, kad redz Atdevām sen. kā teikt, kā smējās, jā, ar dziesmām, jā. Ar dziesmām un ar dejām jūs tik te dziedājat un dejojat un brīnās, pa ko te to brīvību viņiem iedeva, jā. Ļoti vajag izprast Nē, to, tie ka rietum ja šo mums neatnes jaunu palīdzēja. mācību. Viņi to ar Gorbačovu jau bija izvēlējušies, Ja lai šo mācību ir tie praviešu iekļūt gars, visu un kas sagraut. praviešos rakstīts, tā kā es jau tagad teicu, tas viss piepildīsies, bet var tas ļaunais nepiepildīties. Arī, jā. Tas var nepiepildīties. Uz šobrīd tomēr ebreji lielāko daļu, nu tie rabīni gaida šo Gogu Magogu karu un spriež, vai tas ir jau tas, vai tas vēl nav. A, ko tas nozīmē Goga? Tas ir Gogs, tas ir ķēniņš, un Gogs, tas ir, ko viņš pievācis pārējos sev kalpībā, kas Nu jā, karos uz Izraēlu pusi tie, kas un karo dosies. pret Izraēlu, kas, ja to tagad to paskatās, Nu, bet virzīsies. Izraēla jau tik tāds birojiņš ir. Viss taču ebreji dzīvo pa visu pasauli, Amerika, pa visu Ameriku. paskaties, jā, nu. Tur jau kā? viņi kā 20 miljoni, tur tik 6 miljoni. Nu, mēs jau tos birojiņš notikumus tāds, redzam, kā kantols. tagad arī Trumps tāpat, kā, kas viņa prioritātes arī bija, Izraēla tikai kantols. lai atbrīvot ķīlnieks. Nu, Amerika viss tur taču 200 miljoni vismaz Izraēla. Pasauli tur ir liela. Protams, jā. Neredzējot pa citām vietām. Nu jā, vairāk es domāju, ka arī mums tā uzmanība. Un patiesībā Tiešām. Izraēla ir ļoti ļauna, viņi šausmīgi kapitālisti. Padomājiet tiem amerikāņi. Taču tur visi miljonāri gandrīz ir ebreji. Un ko kas viņi ir- dara? kas ir- Ko viņi dara? Viņi visur karus sāk. Tāpēc nav jābrīnās. ka tur vienam birojiņam uzbrūk. Kā ar zirnekļu tīkliem ir ļaunuma pilna, jā, Jā. tā kā zirnekļu Nu, tīklos mēs vislabāk esam to Amerikāņi taču mazā visiem skoliņā, uzbrūk, kur uzbrūk. viss sākās jau Un no kā es sāku ģimenēm. padomāt, Tas tad nav es tik to labi. Puķinu pats sāku atbalstīt. Priekš tam viņam Mums jābūt jau jāsaprot, ka pašā viņš ģimenē Ukraina, kas sākas. grib kaut kur Eiropu, un Amerikāņas plakas Puķinam. Nu, arī tas ir egoisms. Es negribu to, ko Jā. tu gribi. Nu, Jā, saproti? jā, jā. Iemācīties cienīt otru izvēli.